Labrīt visiem, kas ir pieslēgušies. Prieks redzēt jūs visus tik kuplā skaitā. Mani sauc Mārtiņš Jurjāns, esmu Primēna Latvija vadītājs. Un šodien gada noslēgumā atskatīsimies uz, manuprāt, šī gada vienu no aktuālākajām tēmām, kas ir IT drošība. Un IT drošību, protams, varam skatīties no dažādiem skatu punktiem. Šodien apskatīsimies no tieši parastā darbinieka cilvēka, paskatīsimies daudz šos piemērus praktiskos, ko mēs šajā gadā redzējām, kāda veida uzbrukums. Protams, iedosim arī daudz šos ieteikumus saistībā ar to, kā sevi pasargāt. Un paskatīsimies arī varbūt kaut kādas preventīvas lietas, ja pārstāvot kādu uzņēmumu, iespējams, par ko padomāt arī nākamā gada kontekstā. Droši uzdodat arī savus jautājumus. Mums pasākuma laikā visu laiku strādās arī jautājumu un atbilžu sadaļa, raksta savus jautājumus un arī prezentācijas beigās mēģināšu arī uz viņiem visiem arī atbildēt, cik spēšu. Ja kaut ko nevarēsim, tad, protams, arī droši sūtīt arī e-pastā un pēc tam mūsu arī IT tehniskie kolēģi varēs arī palīdzēt jums. Redzējām šodien daudz jaunu cilvēku, par to arī tiešām liels prieks. Pirms sākam runāt par drošību, divos vārdos par mums, par Primēnu, ko mēs daram. Mūsu uzņēmums dibināts sākotnēji Igaunijā 2014. gadā. Tagad jau esam visās 3 Baltijas valstīs, tā skaitā arī Latvijā. Latvijā strādājam jau kaut 19. gada un vairāk kā 200 līguma klienti un daudz vairāk arī dažādu projektu klienti mums ir, ar kuriem strādājam ikdienā. Un daudzas no šīm lietām, par kurām mēs runāsim šodien, īstenībā arī ir no tādas reālās dzīves prakses. Protams, nevienu klientu konkrēti neminēsim, bet šie piemēri, šie stāsti būs tiešām to, ko mēs redzam mūsu Baltijas valstu klientiem. Daži statistika, jeb cipari, pirms sākam runāt par konkrētām lietām. Kādēļ tā drošība, ko es jau minēju sākumā, ir šogad bijusi viena no aktuālākajām lietām? Ja mēs paskatāmies, tad CERT-LV ir šī organizācija, kas Latvijā apkopo, tā skaitā apkopo arī statistiku par šiem apdraudējumiem. Ja mēs skatāmies 2021. gadā, tad kopumā pa visu gadu mums bija ap 300,000 no šiem reģistrētajiem gadījumiem. Ja mēs paskatāmies 2022. gadu, tad tur jau bija divreiz vairāk. Un pa šī gada pirmiem 2 ceturkšņiem mums jau bija vairāk, gandrīz kā 700,000. Tā kā, principā, tā tendence ir tāda, ka tas uzbrukumu skaits dubultojās ar katru gadu. Un kā jūs redzat, te ir tādi dažādas krāsiņas vēl šajā statistikā, ko nozīmē šīs krāsiņas. Tad C1, jeb šī sarkanā krāsiņa nozīmē to, ka tie ir bijuši apdraudējumi vai uzbrukumi kaut kādai valsts kritiskai infrastruktūrai. Attiecīgi jūs redzat, ka tādi ir bijuši neviens šajos 2 ceturkšņos. C2 tad ir jau kaut kāda mazākas iestādes. Un C6, jeb šis tumši zilais ir privātpersonas un C5 ir mazais vidējais uzņēmums. Tā kā, ko šī statistika parāda, varbūt, ka lielāko daļu uzbruk tomēr šiem neaizsargātākajiem upuriem, tā teikt. C1, C2, tiem uzņēmumiem, iestādēm ir parasti gan lieli IT budžeti, IT drošības komandas, IT drošības budžeti, iespējams daudz dažādi risinājumi, kas ir ieviesti, līdz ar to viņu infrastruktūru, ja viņus uzlauzt ir daudz grūtāk nekā mūsu kā privāta persona, iespējams, vai kā mazo vidējo biznesu, kas tā ikdienā būs un godīgi netik daudz par šo vismaz pagaidām domā. Un šis arī ir viens no maniem mērķiem. Šodien es ceru, ka šie cilvēki, mazie vidēji uzņēmumi, tomēr savā ikdienā padomās regulārāk par IT drošību. Un tad, ja mēs paskatāmies, protams, tie uzbrukumi ir viens, vai ne, tā kā varbūt nevienmēr pārliecina mūs, un tad privāta personas mazos vidējos uzņēmumus parasti
pārliecina tomēr naudas jautājums. Un šeit atkal ir Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati saistībā ar šiem te izkrāptajiem reāliem naudas līdzekļiem. Arī šeit, kā mēs redzam, ir pieaugums, paldies Dievam, ne tik liels pieaugums, kā mēs redzējām tieši uzbrukumu skaitā, tad 21. gadā ir 11,1 miljoni izkrāpti un 22. 12 miljoni. Kas vēl ir interesanti cipari šajā te statistikā, ka bankas, finanšu iestādes, viņus arī šobrīd spēja novērst vairāk šos te krāpšanas gadījumus. Teiksim, skatāmies, tad 3,3 miljoni bija 21. gadā, 22. 5,6, gan dubult vairāk ir šie te krāpšanas mēģinājumi novērsti. Tā kā domāju, ka tad par 23. gadu statistika vēl nav, protams, apkopota. Cerams, ka tuvākajā laikā arī būs. Bet es domāju, ka arī 23. gadā mēs neko labāku neredzēsim, un tur tā situācija būs vai līdzīgā līmenī, vai pat vēl augstāk. Un tāds viens arī ne tikai mūsu novērojums, bet arī īstenībā tā ir statistika. Mēs skatāmies gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. 95% uzbrukumu mērķis nav sistēma, kaut kāda, uzlauzt kaut kādu sistēmu, bet gan mērķēta tieši uz cilvēku. Kādēļ? Kā mēs jau redzējām, arī tā sākotnējā statistika mums rādīja, ka cilvēks ir parasti tas, vājais posms, kuram ir kaut kādas emocijas, kuram ir kaut kādas sajūtas un tam līdzīgi, un līdz ar to ar tām manipulējot ir iespējams iegūt kaut kādu informāciju, piekļuvas datus vai arī kaut kādus reālus naudas līdzekļus. Un tādēļ ir šīs apmācības. Un viens no tādiem populārākajiem uzbrukumiem ir pāroļu uzbrukumi, par kuriem mums noteikti ir jādomā. Kamēr pastāvēs pāroles, tikmēr pastāvēs šāda veida uzbrukumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums ir daudz dažādi konti, mums ir mūsu e-pasta konts, mums ir bankas, internetbankas piekļuvas informācija, mums ir kaut kāds varbūt darbā arī sistēmas, kurām mēs piekļūstam. Un principā visās tajās sistēmās ir paroli. Un tas, kā mēs šo paroli, cik viņi, būs viegli uzlaužama, būs atkarīgs arī no tā, ja būtu pienāk tāds gadījums, tad arī cik ātri šis uzbrucējs iegūs piekļuvi pie mūsu šī konkrētā konta. Ko tālāk var darīt ar šo paroli? Mēs uzlaužot vienu paroli, uzminot vienu paroli, piemēram, varam pamēģināt arī pieslēgties kādai citai jūsu sistēmai, ko jūs izmantojat. Izmantojot to pašu paroli. Tā kā tie cilvēki, kas izmanto vienu paroli visām savām sistēmām, šajā gadījumā būs gan neaizsargāti. Un kā es arī, ko es gribētu uzsvērt, kad diezgan reti, kad tās paroles tiek laustas, kad cilvēks reāli sēž un mēģina, kā mums filmās pēc rādījā, apsēžās pie datora un tagad sāk mēģināt minēt šo te paroli. Pārsvarā šie uzbrukumi ir vienkārši ar automatizētiem rīkiem, kur vienkārši tiek veidot ļoti daudz pieprasījumu pēc jau iepriekš zināmām metodēm, vai tā ir kaut kāda vārdnīca metode, vai arī ir nopludinātie sliktākās paroles. Un par paroļu stiprību runājot, par sliktām parolēm runājot, tad īstenībā, kas ir būtiski atcerēties? Pirmā mācība šajā webinārā. Parolē varbūt nevienmēr ir jābūt sarežģītai. Tas, ko mums arī šī jaunā NIS2 direktīva arī saka, kas mums nāks, kas mums sagaida tuvākajā laikā, vismaz daļa no uzņēmumiem, tad īstenībā lielāks uzsvars pat ir jāliek varbūt uz šīs te paroles garumu. Kā mēs redzam, pat ja mums ir parole, tad otrais stabiņš, tad tikai ar mazajiem burtiem. Principā, ja mums ir 18 simbolu gara parole, tad šo te paroli aizņems uzlauz 23 miljonu gadu. Principā tas ir laiks, ko neviens nepavadīs, tie resursi nebūs, tas ieguldījums nebūs adekvāts pret to ieguvumu. Līdz ar to
Ja mums ir pat ar maziem burtiem 18 simboli, tas pat ir, teiksim, vēl daudz maz pieņemam. Ja mēs pieliekam klāt arī mazos un lielos burtus, ja, tad mēs jau nonākam pie 15, 16 zīmju simboliem. Un, ja mēs tur pieliekam vēl kādu ciparu, ja, tad mēs jau nonākam pie 14 simboliem un tā tālāk. Ja vēl ir kaut kāds īpašais simbols, tad 13 simboliem. Ko ar šo gribu pateikt? Veidojot šo te paroli, nemēģinam viņu varbūt pat veidot kaut kādu, labi, kā mēs viņu veidojam, to es jums parādīšu nedaudz vēlāk, bet principā veidojot viņu garāku, mēs varam jau viņu padarīt gana stiprāku. Vēl viena ļoti laba lieta, ko CERT.LV ir izdarījuši, ir tāds portāls esidroši.lv, un šajā portālā ir apkopotas top 100 sliktākās paroles, ja, tad, kas mums ir bijušas nopludinātas kaut kādos uzbrukumos. Šeit es jau top 30, arī šeit, ja jūs redzat kādu no savām parolēm, ja, tad QWERTY parolē 12456, ja, saulīte, pavasars, password, Samsung. Šīs ir tās paroles, kuras noteikti vai pasākuma laikā jau vai arī pēc pasākuma tad noteikti aiziet pēc tam un nomainat, jo šīs paroles ir ļoti nedrošas. Viņas uzlauzt aizņems mazāk par sekundi. Atliekot malā varbūt šos te, kā saka, automatizētos rīkus kontu uzlaušanai, ļoti liela daļa īstenībā tās situācijas ir tādas, ka mēs paši kā cilvēki šo informāciju rādodam. Ja? Vai tā ir kaut kāda parole, vai tā ir kaut kāda cita sensitīva informācija par uzņēmumu vai par manu kaut kādu ģimenes informāciju. Viņi definē kā sociālā inženierija, bet principā tie ir tādi paņēmieni vienkārši kā psiholoģiski manipulēt mums kā cilvēki, kā es teicu, ar mūsu emocijām. Un tajā brīdī, kad mums ir kaut kāds spiediens, tad mēs īstenībā neapzinoties, bet paši šo informāciju nododam un atdodam ļaundaru rokās. Ir dažādi veidi taktikas, kā to darīt, ko sociālā inženierija izmanto. Tad ir tāds paņēmiens kā draugs, ja, vai ģimenes loceklis, ko tas nozīmē, vai kāds sadarbības partneris varbūt. Ja. Tas nozīmē to, ka kaut kur ir publiski izskanējusi informācija, piemēram, kā, Primēns sadarbojās ar kādu citu uzņēmumu un vienkārši ļaundari šo informāciju izmanto, piemēram, mūsu klienti kaut kādu identitāti, lai mēģinātu un iegūt kaut kādus viņu datus un prasa mums tātad, lūdzu iedod mums kaut kādus datus. Vai tas pats arī var notikt ar mūsu, kā es teicu, ģimenes locekļiem vai draugiem, kad kāds zina, ka mēs esam draugi, noreģistrē, piemēram, Mārtiņš.Jurjāns @gmail.com vai vēl kaut kāda adrese un attiecīgi pēc tam sūta no šīs adreses kādam citam un saka, hei, esmu Mārtiņš, aizdod man naudu, vai tas ir tāds varbūt vienkāršākais variants, bet tie scenāriji var būt daudz un dažādi. Tāpat arī, ja mēs runājam par šiem telefonu zvaniem krāpniecību, ko es jau minēju iepriekš, tad bieži vien izmanto arī šīs emocijas, jā. Vai arī pastīsimies tālāk arī SMS ziņās. Jums ir atnākusi pavēsts no tiesas, jā. Jums ir kaut kāds pārkāpums, kaut kas ir noticis, nezinu, kādu jūs ģimenes locekli vai tam līdzīgi. Tajā brīdī, kad jūs kaut ko, vai jums ir uzlauzts jūsu bankas konts, viņš ir nobloķēts, jā, tad tajā situācijā parastā cilvēki, viņi sabīstās emocionāli, tiek iebiedēti un attiecīgi tajā brīdī nevienmēr tā skaidri var arī domāt un pieņemt kaut kādus lēmumus. Pārsvarā arī ir šī situācija, ka jūs tiekat steidzināts. Ja? Mums ir kaut kāds laika ierobežojums, kas ātri jāizdara. Varbūt jāpārkāp kaut kāda procedūra ierastā, ja? Tad vienkārši jāizdara un viss. Tad arī tiek izmantotas tādas pozitīvās metodas, ja jūs esat kaut ko uzvarējis, kaut ko ieguvis, vinnējis loterijā. Šeit arī atceramies noteikti, ja mēs neesam piedalījušies šajā loterijā, ja, vai mēs neesam neko pasūtījuši, nekādu sūtījumu, tad visdrīzāk mēs arī neesam neko saņēmuši. Ja, ļoti liela iespēja, ka tas ir kaut kāds mēģinājums sociālās inženierijas uzbrukums.
Jā, un arī bieži vien mēs nespējam identificēt, kas tas ir tad cilvēku, un arī to pastīsimies, kā to praktiski izdarīt. Par to sociālo vidu runājot, ja par dažādu veidu šīm platformām, Facebook, un Instagram un Twitter un tā tālāk, protams, arī šie ļaundari dzīvo tur, un arī tur ir daudz šie veidi uzbrukumi, tā kā nevienmēr tas uzreiz ir saistīts, teiksim, ne ar pirmo soli vienmēr notiek šis uzbrukums. Īstumā diezgan reti, ka tas tā notiek. Un šis ir viens no tiem piemēriem. Tagad šī spēles, man liekas, ka ir nedaudz vairs nav tik populāras, bet kādreiz bija ļoti populāri šādas te ziņas. Tad jūsu Facebook timelainā ir kaut kāda ziņa, kas ir jūsu pirmā darba vieta, vai kā sauca jūsu skolas audzinātāju un tā tālāk. Un tad bija šajā gadījumā 102 cilvēki, tur ir atbildējuši, vēl arī ietegojuši, pievienojuši savus kaut kādus draugus, un tad cilvēki komentē un šo informāciju iedod. Un liekas tāda diezgan, kā es saku, nekas jau slikts jau tas nav, kaut kāda spēlīte, vienkārši ko paspēlēt un padarboties, patsocializēties ar saviem draugiem vai paziņām. Tā situācija tāda, ka šie Microsoft kontu, tagad jau mums ir skatoties, kuram kontam mēs runājam un tam līdzīgi, bet vismaz vēl kādu savu diezgan īsu laiku atpakaļ, šie bija tie jautājumi, ko uzdeva arī sociālos medijos, un šeit mēs varējām redzēt arī, ka šos pašus jautājumus. 102 cilvēki atbildēja, uz kaut kādiem no šiem jautājumiem jau ļaundarim ir iegūtas atbildes, un mēs jau varam sākt mēģināt šo uzbrukumu izvērst tālāk. Šeit ļoti īs video izgriezums pat no viena šauta, tas ir angliski, noskatāmies, un pēc tam es arī iztulkošu un nokomentēšu. That's okay. Yeah. How strong is your internet password? Strong. What sort of things do you use? Capital letters, lowercase letters, numbers, characters, everything. What's a current password you're using? I don't really want to tell a current password that I'm using, to be honest. You think I'm a hacker? Not necessarily. Well, I mean, I guess, like 63XJ9 hat symbol, @ symbol. Basically, all characters, pretty random assortment, and I just try to memorize. Do you use that one? Yes. Thank you. What is your internet password that you use for your Tas, ko mēs šeit redzējām, tad pirmajā brīdī, kad cilvēkam uzdeva šo te jautājumu, kāda ir jūsu parole, viņš pat sākumā, viņa pirmā reakcija bija, ka es taču nedošu šo te paroli jums. Šī te parole nav, tā man privāta lieta. Un tajā brīdī ir tāds klusums, nedomājieties, šim cilvēkam stāv cilvēks ar kameru uz viņu, kā saka, tēmē, tad otram vēl ir mikrofons, un ir šis spiediens, un tad viņš jau paprasa, tu domā, ka esmu kaut kāds hackers, kaut kāds, tā kā ļaundaris, un tas ir tas spiediens, par ko es runāju, un tajā brīdī, kad viņam ir šī kamera, šī mikrofons, viņam vēl šādi jautājumi uzdod, un viņš vienkārši sāk šo paroli, šo informāciju viņiem saukt, un beigās arī, principā iedod šo informāciju. Tā kā protams, tur ir citi arī gadījumi, kur cilvēki drīzāk vienkārši, kā saka, uzreiz atdod šo te paroli, pat bez nekādām problēmām, tā teikt. Bet tas ir tas, par ko es runāju, tad tiek izdarīts kaut kāda veida spiediens. Protams, nevienmēr tas var būt reālajā dzīvē šeit uz ielas ejot ar kamerām, un tam līdzīgi tas spiediens var tikt izdarīts kaut kādā digitālajā vidē. Un viens no tiem sociālais inženierijas, kā es saku, veidiem ir šī te picturēšana, jeb phishings. Un īstenībā tur ir vēl daudz dažādi veidi mūsdienās parādījušies, jo tad, ja mēs runājam par picturēšanu, mēs īstenībā runājam pārsvarā tikai par e-pastiem, bet, protams, ka mūsdienās e-pasts ir tikai viena daļa no mūsu komunikācijas platformām, tad mēs izmantojam daudz un dažādas. Tad tieši arī gan īziņās mēs redzam šos uzbrukumus, gan WhatsAppā, gan citās komunikāciju platformās. Un tad tur ir dažādi veidi nosaukumi katram no viņiem, bet kopumā, ko tas nozīmē, tad cilvēkiem šeit ļaundari sūta kaut kādus paziņojumus, kaut kādas ziņas,
lai, ar mērķi vienkārši nozagt jūs kaut kādu informāciju, datus, kreditkāršu informāciju, vai arī iespējams arī vienkārši uzinstalēt kaut kādu programmatūru uz telefonu vai datoru, lai tālāk darīt kaut citas darbības, piemēram, logot jūsu klaviatūru, ja jūs, piemēram, ieiet kaut kādā mājaslapā, internetbankā, ievadat savu lietotāju vārdu un paroli, un viss šī informācija tiek nodota ļaundarim. Bet, kopumā tas tajā pikšķerēšanā parasti ir tas scenārijs, ka jums tiek piesolīts kaut kas. Tad, ja mēs runājam par tādu biznesa vidi, tad klasisks scenārijs, šis ir atkal dzīves, kur mums ir pārdošanas komanda, vai ne? Tad pārdošanas komandas kontakta informācija ļoti bieži arī mums mājaslapā visiem ir izlikt. Un tad pārdošanas komandas cilvēkiem tiek izsūtīts pieprasījums. Šajā gadījumā bija autodīlers, kuram tika atsūtīts pieprasījums pēc 50 jaunām automašīnām, premium klases, tur labākā komplektācija, un, protams, šies te pārdevējs jau viņš ļoti ir interesēts, viņa bonus sistēma arī ir, protams, bāzēta uz šo te pārdošanas apjomu, un tad tas viss, kas viņam ir jāizdara, viņam jānospiež šīs saites, jāievada savu Microsoft paroli, un tad viņš tiks klāt pie šīs specifikācijas, lai tālāk gatavotu piedāvājumi. Ja? Tā kā šis ir no pārdošanas, bet, kā es saku, katram jau mums, katrai kaut kādai pozīcijai ir kaut kāds, kaut kāda motivācija, ja, kaut kādas bailes, piemēram, grāmatažiem, finansistiem, kaut kas saistībā ar bankas kontiem, ja noteikti tur var apspēlēt kaut kādu informāciju ar vidu, piemēram, valsts ieņēmumu dienestu vai kādu citu iestādi. Līdz ar to, tā nedomājam, ka šie ļaundari dzīvo kaut kādā ālā mucā, viņi, protams, šo visu informāciju, viņi ir gan gudri un viņi šo informāciju visu zina un arī izmantos, lai spēlēt ar jūsu emocijām. Te tādi vienkāršāki piemēri, varbūt sākumā tie, kas daudz mūsu klienti izmanto Microsoft 365, un šeit mēs arī redzam šos te mēģinājumus, pikšķerēšanas mēģinājumus. Pirmajā kreisajā pusē mēs redzam, ja tad ir atsūtīta kaut kāda ziņa, ka ir pilna e-pasta kastīte. Ar Microsoft 365 īstenībā, teikšu godīgi, tas notiek gara reti, tās paskatītas gan lielas, protams, var notikt. Tas, kas šeit ir aizdomīgi, tad, kas mums ir jādara, tad jūs redzat ar to sarkano bultiņu labajā pusē. Pirmām kārtām mums nesakrīt sūtītāja domēna vārds ar šo nošēroto dokumentu domēnu vārdu. Tad mēs uzbraucam virsū ar pelīti uz šīs te saites vai uz šīs te pogas open, neklikšķinot, jā, mēs vienkārši uzbraucam virsū, mums Outlooká parāda uzreiz, uz kurien tad šī saite reāli ved. Un, ja mums ir, piemēram, sūtītājs ir primend.com un šī te saite ved, piemēram, uz, pilnīgi kaut kādu citu adresi, tas nozīmē to jau, ka tas ir gan aizdomīgi. Tāpat arī kreisajā pusē mēs skatāmies, tad šeit redzam, ka informācija par Microsoft paskastīti, bet domēna vārds, ar kur tiek sūtīts, mums tad ir kaut kāds Charlotte Kropvalk un .org. Ja. Līdz ar to atkal nesakrīt mums šī informācija, šis te sūtītāji, mēs nevaram identificēt, no kurienes tad īsti tas ir no Microsoft vai no kādas citas organizācijas. Nākamais piemērs mums ir īstenībā piemērs no šeit pat arī Latvijā, latviešu valodā, ko es šeit varbūt gribu uzsvērt saistībā ar valodu. Ja kādreiz mēs, viens no tādiem diezgan stingriem faktoriem bija arī šī pareizrakstība un valoda, kā rakstīt šis e-pasts vai šī ziņa. Tad mūsdienās ar ChatGPT vai ar Copilot, jebkuru citu mākslīgo intelektu rīku, mēs varam diezgan korekti šo e-pastu izveidot. Un īstenībā diezgan reti var tā ātri uz aci redzēt, ka tur kaut kas iespējams nav korekti. Līdz ar to, protams, skatāmies arī šīs gramatikas kļūdas un stilistiskas kļūdas un tam līdzīgi, bet, kā es saku, mūsdienās ar šo mākslīgo intelektu arī tas vairs nav tik
tik vienkārši izdarīt. Bet šajā gadījumā, šajā piemērā tas bija tas, kad tika uzlausts kāds no ministrijas kontiem, un nākamais solis, kas notika, tad nevis kaut ko sliktu darīja šo konkrēto cilvēku, kuram šis te konts tika uzlausts, bet tika izmantot viņa identitāte, lai tālāk iegūtu piekļuvas informāciju jau no citiem darbiniekiem. Tad šis cilvēks īstenībā diezgan regulāri sūtīja drīzāk kaut kādas procedūras, un Covid laikā, tad mums bija jauna, teiksim, kāda procedūra, jeb kāda politika, kā mēs strādājam attālināti un saistībā ar darba aizsardzību. Un īstenībā e-pasts jau diezgan ok, bet ja mēs uzbraukt virsū ar pelīti uz šī te LN.gov.lv, tad viņš mums aizvest uz pilnīgi citu mājaslapu. Īstenībā šī saite neatbilda tam, ko mums tā kā vizuāli pat izskatās, ka viņš ved uz atklājums ministrijas mājaslapu, bet uzbraucot ar pelīti, tad viņš ved pilnīgi kaut kur citur. Jā, un šis ir labs piemērs, kad neuzreiz pirmajā solī notiek kaut kāds uzbrukums, netiek izkrāta nekāda nauda, bet jūsu identitāte tiek tālāk izmantota, lai iegūtu papildus informāciju tālāk no uzbrukuma. Un tas pats arī notiek ne tikai uzņēmuma iekšienē, arī, kā es minēju, ar sadarbības partneriem, klientiem tiek uzlausts jūsu konts. Un tālāk, pusgadu šīs ļaundaras vienkārši skatās, ar ko jūs sarakstaties, kas ir jūsu klienti, kam jūs sūtat paudzīmes, kurš jums sūta paudzīmes. Un šī visa informācija tiek uzkrāta, un tajā brīdī, paiet 3, 4, 5, 6 mēneši, un tikai tajā brīdī uzbrucējs, pārņem kādu no e-pastiem, nomaina pavadzīmes vai, kaut rēķina rekvizītus, un jūsu klients aizskaita, piemēram, kaut kādu naudas summu pilnīgi citu kontu. Kā šādi scenāriji, es teiktu, mūsdienās ir gan regulāri. Šeit arī piemērs, kur es gribētu uzsvērt to, ka pārsvarā jau sūta tieši privātpersonām, tad tiek izmantota tāda uzņēmuma, ja tādu uzņēmumu brands, jeb identitāte, kas ir labi pazīstama un kam, pēc noklusējuma cilvēki grib uzticēties. Tur šajā gadījumā pasts, tur varbūt arī bankas, apdrošinātāji, valsts iestādes, kā es jau minēju, tiesas, policija. Tad pirmajā brīdī, kad mēs saņemam kaut kādu informāciju no šīm iestādēm, gribās viņam uzticēties, liekas, ka tiesa tur jau viss ir kārtībā, un tā ir tiešām īsti kaut kāda lieta. Šajā gadījumā tika izmantot Latvijas pasta identitāti, īstenībā arī šeit, kas ir būtiski, pat izskatās, ka sūta no pasts.lv, bet šis arī bija viltots, tad mums jāuzbrauc virsū uz šī te sūtītāju un jāapskatās, kas tad ir īstā adrese, jo šajā saucamā display name mēs varam īstenībā pievienot jebkādu informāciju, e-pasta adresi, bet ja mēs uzbraucam virsū atkal pelīti Outlookā un paskatāmies, kas tad ir šī īstā reālā adrese, tur var ieraudzīt kaut kādu jaunu informāciju. Šajā gadījumā atkal redzat šis teksts, gan mēs šeit redzam daudz kļūdas, tad gan punkti, komati nav salikti korekti, tur ir garumzīmes trūkst un daudz citas, tādas sarkanie karodziņi, par ko būtu, kas mums tā kā varētu vēstīt, ka šeit nav kaut kas korekti, bet, kā es teicu, tikai uz to mēs mūsdienās paļauties vairs nevaram. Un vienmēr domājam līdzi, tad mums ir, zinu, ka mūsdienās daudz sūta kaut ko ar šiem te e-komerci iegādājās kaut kur mājaslapās kaut kādus produktus un tam līdzīgi, un tad sūta viņus uz pakamātiem. Cenšamies tiešām vienmēr sekot līdzi tam, vai tas ir vai nav reāls pasūtījums. Tad bieži vien viņi arī norāda šo pasūtījumu numuru, pārbaudat e-pastā, lai jūs saprotat, kas tas ir par pasūtījumu. Iespējams, ka jums nav nekas šajā gadījumā jāmaksā nekāda muita, nekas tam līdzīgs. Tas ir vēl viens veids, kā mēģināt pārbaudīt šo informāciju, vai tas tiešām ir korekti. Kā es jau minēju, bankas arī identitāte tiek izmantota. Šajā gadījumā SEB banka.
Šis e-pasts, es teiktu, ir diezgan bēdīgi izveidots, respektīvi, diezgan ātri, es teiktu, mēs varam saprast, ka šis nav korekts e-pasts. Pirmām kārtām adresāts ir info84357, neizklausās pēc Sebbankas. Domēns ir amixx.com. Attiecīgi pati ziņa ir angļu valodā, arī tas ne par ko labi neliecina. Kas ir interesanti šajā uzbrukumā, ka nākamajā solī uzspiežot šīs saites, mums atverās, šis bija gada sākumā, tad mums bija vēl vecā Sebbankas internetbanka, bet atverās mājaslapa, kas, uz pirmo acu uzmetienu pat ir diezgan līdzīgi, es teiktu, ja ne pat identiski ar reālo Sebbankas mājaslapu, jeb internetbanku. Tas, kas, protams, kur ir jāuzmanās, mēs redzam, ka šī te adrese atkal ir ar kaut kādu grieķu domēnu .gr. Pats domēnu vārds pat man ir neizrunāms, nezinu, kā viņu izrunāt. Tā kā no tā ir noteikti jāuzmanās. Un kas ir interesanti, ka ja mēs šo nepamanām, mēs ievadam savu šo te lietotāju vārdu, kas mums ir internetbankā. Nākamajā solī mums paprasa apstiprināt arī mūsu Smart ID informāciju. Mums atnāk Smart ID apstiprinājums, un mēs arī viņu ievadam, un arī Smart ID 2 visdrīzāk viņš paprasa, un tad jau no mūsu bankas konta pazūd kaut kāda naudas summa. Tā kā esam vērīgi, un, ja arī uzklikšķinājāt uz šīs lapas, un esat nonākuši kaut kādā lapā, pārbaudat vienmēr šo te adresi, kur jūs esat nonākuši. Un protams, ka šīs ir tāds slikts piemērs, ir bēdīgs piemērs, teiktu, bet bieži vien izmanto arī, mūsu smadzenes, ka mēs lasām vārdu, mēs nelasām katru burtu, mēs īsumā ielasām pirmos un pēdējās burtus, un tad smadzenes mums šo te vārdu saliek kopā. Tā kā esam arī vērīgi šajos domēnu vārdos. Piemēram, ja mums ir rakstīts Swebdank, tā kā B un D būtu apmainīti vietām, visdrīzāk, ka tādā ātrumā dzīves ritmā mēs tajā pirmajā brīdī pat nepamanīsim, ka tā nav Swebbankas īstā mājaslapa. Šeit atkal, ja jau par Sebbanku, arī par Swedbanku jāparunā, arī Swedbankas identitāte tiek izmantota, lai mēģinātu veikt kaut kādus uzbrukumus. Šajā gadījumā šis teksts, es teiktu, ir tāds jau korektāks, šeit ir latviešu valodā. Un šeit ir tātad tas stāsts, ko es jau teicu, kad ir noticis kaut kas slikts. Ir noticis kaut kas slikts, un tad ir uzlausts jūsu bankas konts. Darbība ir apturēta, un jums ir jāpierakstās, jāiedod savu šī informāciju, jānomaina parole un kaut kas jāiedod. Tad atkal redzam, ka domēna vārds no kā tiek sūtīts ir fibernet.net, tā kā kaut kas ļoti aizdomīgs, jocīgs. Pie tam sūtījumu saņēmējs, tur bija vairāk saņēmēji, tātad arī šeit kaut kāds gramatikas kļūdas nelielas. Bet kopumā es teiktu, viņš diezgan labi uztaisīts ir. Un atkal nospiežot pierakstīties, atkal līdzīgs tāds ar Sebbanku, mēs redzam, ka tiek atvērta reāla mājaslapa, kas izskatās gandrīz vai identiski kā īstā Swedbankas lapa. Un atkal tas galvenais identifikators mums ir šī domēna vārds augšā adrese, redzam, ka tur ir rakstīts kaut kas, nav Swedbankas domēna vārds. Attiecīgi, nekādu informāciju nevedam iekšā un neatdodam. Šis piemērs atkal no stāsta, kad iespējams, ka šo arī bijāt redzējuši, bet šeit tas stāsts, man liekas, ir tāds interesants, tāds arī viena prizma, ko varbūt mēs tā ikdienā neaizdomājamies, ir saistībā ar preču kaut kādu pārdošanu. Mums visiem ir kaut kāda bijusi gan jau pieredze, vēlamies pārdot, veco kādu mobilo telefonu, vēlamies pārdot,
kaut kādas riepas, man vai vēl kaut kādu tehniku, vienalga kur, vai tas ir kaut kādā Facebook marketplace'ā, vai SS.com, vai vēl kādā citā portālā. Un nopublicējam tur kaut kādu sludinājumu. Un paiet kaut kāds brīdis, un jums zvana cilvēks, saka, ka viss kārtībā, pērku, tūlīt atsūtīšu jums SMS saiti, kur jūs varēsiet ievadīt visu tur DPD informāciju par sūtījumu, un saņemsiet šo te naudu, un arī tad varēsiet nosūtīt šo te preci man ar DPD. Un tie, kas saņēma, priecīgi, viņi preci grib pārdot, priecīgi, ka ir atraduši savu pircēju, jaunos īpašniekus. Saite arī tiek atsūtīta SMS formātā vai tur WhatsAppā. Varam vaļā un nonākam tātad pirmajā ekrānā šeit, kur ir piegāde, jau ir samaksāta, pat jau ir rakstīts, ka jau samaksāts, produkts jau tikai jāsūta pilnais vārds, ierakstam adresi un poga iegūstiet līdzekļus 70 €. Tad šie 70 € arī tie, kas visdrīzāk ir tika paprasīti iepriekš par šo te preci. Un tālāk mums ir jāievada kartes numurs, kartes derīguma termiņš un CVC kods, tad, lai saņemtu naudas līdzekļus. Un pēc tam trešajā solī atkal liela poga iegūstiet līdzekļus 70 €. Un trešajā solī, lai iegūtu šos līdzekļus, mums vēl jāievada Smart ID, visi tur tie kodi. Tad vairākas lietas, kas šeit nogāja, kur, teiksim, vairāk sarkanie karodziņi, kas šajā stāstā bija, tad pirmais sarkanais karodziņš, vai kāds bija vispār dzirdējis, ka DPD nodrošina tagad arī kaut kādus maksājumus, pārskaitījumus. Īsmā DPD arī pēc tam publiski arī rakstīja, ka vairs šādu pakalpojumu viņiem nav, un kā, lai cilvēki neuzķerās. Numur 2 ir, protams, to, ka, lai saņemtu, lai iegūtu naudas līdzekļus, mums nav jāvada nekāda kartes informācija. Un Smart ID vēl jau vairāk mums nav jāapstiprina, lai iegūtu šos naudas līdzekļus. Lai iegūtu naudas līdzekļus, principā, otrai pusē ir vajadzīgs konta numurs un jūsu vārds un uzvārds vai rekvizītu uzņēmumu. Tā kā nekādā gadījumā, lai saņemtu naudas līdzekļus, neatdodat savu kartes informāciju vai neapstiprinat Smart ID šos te kontus. Tā kā šīs ir tās situācijas, kā saka, par kurām noteikti ir jāuzmanās un jādomā, kā es saku, šie ļaundari, viņi ir gan gudri seko līdzi, tāpat arī, ko darat jūs arī sociālajā vidē, kur jūs braucat, ko jūs iegādājaties, kādas preces jūs pērkat. Ja mēs visu šo informāciju padaram pilnīgi publisku, tad šī visa informācija ir kaut kas tāds, ko ļaundars var sākt izmantot kaut kādām lietām. Piemēram, vēl viens piemērs, ja mēs par šo runājam, tad, piemēram, mēs iegādājamies jaunu, kādu iekārtu, jaunu televizoru ieliekam, vai vienādi televizoru, piemēram, televizoru. Un zinām, teiksim, ļaundars ieraug šo televizoru, un viņš zina, ka šim televizoram ir kaut kāda konkrēta ievainojamība. Tad viņš jau zina, ka jums ir šī iekārta ir kaut kāda konkrēta ievainojamība, un tad tiekot kaut kur pie jūsu tīkla, pie jūsu kaut kādā vēl papildus informācijas, teiksim, piekļūs, viņš jau var sākt darīt kaut kādas konkrētas lietas un iegūt vēl informāciju par to, ko jūs darat uz tā televizoru. Tā kā esam ļoti bīgi par to, ko mēs publicējam tajā internetā. Viss, kas nonāk internetā, sociālā vidē, viss ir, teiksim, paliek uz palikšanu. Pat, ja mēs no Facebook kaut ko izdzēšam, mēs nezinām, kur šī informācija iespējams nonāk uz kaut kur tālāk. Tad ir arī tāda lieta, ko mēs ik pa laikam sastopam mūsu klientu datoriem, arī šie saucamie adware programmatūri. No vienas puses varbūt viņi nav tik uzreiz ļaundabīga, kas ir adware, tad, kad mēs redzam, ka mūsu datoriem lec ārā kaut kādu šie paziņojumi, reklāmas un tam līdzīgi. Tā kā šie ir kaut kādi piemēri.
Šie paziņojumi, kā es teicu, reklāmas labākajā gadījumā ir vienkārši reklāmas par kaut kādiem pakalpojumiem, produktiem, bet šīs te reklāmas izmanto arī šie te paši ļaundaļi. Piemēram, viņi publicē, jums ir kaut kāds vīrus, lai šo vīrusu dabūtu nost, tad uzinstalēt kaut kādu programmatūru vai nopērkat kaut ko, un tad aiziet tālāk aiziet kaut kādas darbības, par kuru mēs iepriekš runājām. Vēl arī būtiski ir daudz arī dažādi veidi, kā interneta veikali, kas pārdod preces par kaut kādām ļoti, ļoti, ļoti zemām cenām. Nezinu, tur mobilos telefonus, tur par 50 eiro jauns. Un jūs nopērkat un īstumā varbūt jums pat atsūta šo mobilo telefonu. Tā kā tas tā var būt, bet tad noteikti, vai arī, ja kaut kas ir pa brīvu pasūtat, un jūs dabūsiet kaut kādu preci. Ja ir kaut kas pa brīvu, tad visdrīzāk produkts esat jūs, jūsu dati, jūsu kaut kāda informācija, varbūt jūsu kredīti, jums tikai jāievad kredītkartes numurs, bet jums nenoņems nekāda nauda, viss būs labi. Tad nākotnē tajā brīdī nenoņem, paiet kaut kāds brīdis un par mazām iespējams summām, bet jums sāk regulāri ņemt nost vai reiz lielāku summu. Tā kā tie scenāriji ir daudz un dažādi. Par advēru runājot, kur mēs viņu dabūnam, parasti mēs meklējam kaut ko internetā, mums ir gribam atrast kaut kādu atbildi uz kādu jautājumu, un tad ierakstot, mums izmetās kaut kādu rezultāti, un šajā rezultātā atrod šo lapu vaļā, mēs dabūnam šo informāciju, bet mums izmetās lūdzu pieraksties uz šiem paziņojumiem, show notifications. Tad vienmēr spiežam block, nespiežam allow. Mēs nospiežam allow, tad mums šie paziņojumi aizies tālāk no šīs mājaslapas, un tad tālāk jau mēs nezinām, kādi paziņojumi mums rādīs. Vēl viena būtiska tāda lieta, pirms mēs runājam sīkāk jau par ieteikumiem, ir Wi-Fi. Latvijā, es teiktu, tā situācija ir gan laba ar šo te mobilo internetu, teiksim, gan tas pārklājums ir gan labs, gan arī tās izmaksas, teiktu, ir gan pieņemamas, bet tā situācijas, ko mēs redzam atkal no mūsu klientiem, ir, cilvēks aizbrauc uz ārzemēm, ir kaut kāds komandējums, vai arī šis stāsts konkrētais būs īstenībā par atpūtas braucienu, bet jurists izdomāja paņems līdz arī datoru, un mazums varbūt kaut kas būs jāpadara arī no darba, kaut kas steidzams atbrauc uz viesnīcu, iečikojās viesnīcā un pieslēdzās publiskajām Wi-Fi. Un izdomāju, pastīsimies vienkārši Outlookā e-pastus, kas man tur jauns ir noticis. Un tajā brīdī pēkšņi mēs saņemam paziņojumu, ka mums ir bijuši 10,000 mēģinājumi šo te kontu šajā kontā ielogoties. Labi, ka šim cilvēkam, šim klientam bija multifaktora autentifikācija, par kuru mēs runāsim nākamajā solī, pie ieteikumiem. Bet tad šie visi pieprasījumi bija neveiksmīgi, bet kas notika, viņi pieslēdās Wi-Fi-am. Un šajā Wi-Fi bija vēl kāds ļaundars, kurš šo visu informāciju, teiksim, ka šāds te konts, kas mēģina pieslēgties ar Outlook e-pastam, tad šāda informācija uzreiz tika pārķerta un, principā, uzreiz sākās jau uzbrukums mēģinājumi ielogoties e-pasta adresē. Un kā tas notiek, tas ir ļoti vienkārši. Tad mums ir kaut kāds esat jūs, šajā publiskajā Wi-Fi, vienalga, vai tā ir kāda kafēnīca, vai viesnīca, vai jebkura cita publiska vieta, tad bez nekādas paroles iespējams ir arī šis Wi-Fi, vai šī parole stāv kaut kur pielīmēta pie sienas. Un ja mēs esam vienā tīklā, mēs nekad nezinām, kurš vēl ir tajā tīklā ar mums. Tad ļoti iespējams, ka tur ir arī saucamais man in the middle uzbrukums, kur ir vēl kāds cilvēks, kas sēž ar kādu programmatūru uzinstalētu uz savu datoru, kas visu šo tīkla informāciju skenē un saņem uz savu datoru un tālāk jau var izmantot kaut kādiem uzbrukumiem, kā es minēju iepriekšējā piemērā. Tā kā ar šiem te publiskajiem Wi-Fi-iem mūsu ieteikums viņus vispār neizmantot,
Ja arī mēs braucam kaut kur komandējumos un teiksim, Eiropā šie te mobilie dati ir pat iekļauti jūsu parasti kaut kādā apjomā. Kaut kādā apjomā ir pat bez papildus maksas, bet ja mēs braucam ārpus Eiropas, protams, šīs cenas ir gan augstas. Tad ir iespējams varbūt iegādāties kaut kādu papildus simtkarti, kaut ko tam līdzīgu, lai neizmantotu šos publiskos Wi-Fi. Kā sev pasargāt? Visās labās prezentācijās ir kaķis, arī manā prezentācijā ir kaķis, tāds aizdomīgs. Viens no maniem šīs dienas mērķiem arī ir raisīt jūsos šīs te aizdomas un pārbaudīt informāciju, pārbaudīt saņēmēju, pārbaudīt informāciju un visu šo stāstu, kas līdz jums ir nonācis. Tā kā neuzticēties, jo īstenībā pēc noklusēm mēs cilvēki cenšamies domāt par visiem tikai to labāko un pēc noklusēm arī uzticēties visiem, bet nevienmēr tas tā notiek. Kāds arī šo uzticību var arī ļaunprātīgi izmantot. Daži ieteikumi. Padomājiet, vai šī ziņa ir gaidīta. Tad jūs esat kaut kur piedalījies vai ne? Sūtīšanas laiks, arī padomājiet, vai laiks, teiksim, no bankas diez vai sūtīs jums naktī kaut kādu informāciju. Ja? Pārsvarā tas ir darba dienu laikā, kad šī informācija tiek izsūtīta. Skatieties arī saņēmējus. Ja jūs un vēl tur, 100 vai vienalga 50 citi adresāti, diezgan liela iespēja, ka tas ir kaut kāda veida, labākajā gadījumā spams, jeb kaut kāda reklāmas informācija, sliktākajā gadījumā tas var būt arī, kā es saku, kaut kāds pikšķerēšanas mēģinājums. Pārbaudam šo adresi. Kā es teicu, displejnējumā e-pastā mēs varam uzrīt jebko, uzējam virsū šo adresātu Outlookā un paskatāmies, kas tad ir reālā e-pasta adrese, no kurienes šis ir sūtīts. Skatāmies par valodu. Arī, kā es minēju, tad šīs gramatikas kļūdas varbūt nevienmēr ir aktuālākais, kas mūsdienās var nostrādāt, bet, teiksim, kādā valodā banka jums sūta, piemēram, kāda informācija, kā viņi komunicē. Viņi raksta čau Mārtiņ, tas ir, jā, vai čau klienti, vai kaut ko tam līdzīgi. Un tur parasti informācija būs, šis teksts būs formāls, tiešām tāds skaisti, korekti izveidots. Jā, šis arī par to rakstības stilu. Jā. Skatāmies, vai nav kaut kas jocīgs, vai arī jūsu draugs pēkšņi, vai jūsu klients, ar kuru jūs esat tieši, teiksim, draudzīgās kaut kādās attiecībās, pēkšņi jums sūta kaut kā ļoti formāli to ziņu. Jā. Tas arī tā kā neierasts veids un stils, ar kā jūs komunicējat. Gan arī visos uzbrukumos parasti būs šī steidzināšana, spiediens, jāizdara tagad, teiksim, arī vēl viens stāsts no mūsu klientiem, tad tika izmantota klienta vadītāja vārds un uzvārds, noreģistrēt vispār cits domēna vārds kaut kāds un sūtīt ziņu grāmatvedē, ka ātri jāpārskaita šī summa. Es šobrīd esmu sapulcē, man nav laika. Ātri tas ir jāizdara, ja mēs to neizdarīsim, tad būs kaut kādas sliktas sekas. Ja? Tā kā šis ir tas spiediens, par ko es runāju, šī steidzināšana pārsvarā, ko ļaundari izmanto, lai tajā brīdī, kad jūs kaut ko tādu izlasat, lai jums būtu kaut kādas emocijas un jūs vairs nespētu tā kā korekti pieņemt lēmumus. Jā, arī pārkāpt procedūru, ko es minēju iepriekšējā piemērā. Ir kaut kāda naudas pārskaitīšanas procedūra, bet rakstīts, ka nesakojam šai procedūrai, pēc tam sakārtosim papīrus, galvenais tikai pārskait šo naudu un pēc tam viss būs kārtībā. Un ja mēs esam, kā es saku, noteikti vienmēr pārbaudam tad šo informāciju. Pat, ja tur rakstīts, neraksti man, nezvani man, tas ir vēl dīvaināk, bet ja tur pat tā rakstīts, es pieņemu, ka jūsu vadītājs būs priecīgāks, jūs tomēr pārbaudīsiet to informāciju. Ja viņš ir blakus kabinetā, protams, aiziet vienkārši pie viņa fiziski, ja tas ir atsūtīts e-pastā, varbūt piezvanot viņiem, ja WhatsAppā,
Tad atkal izmantojot kaut kādu citu kanālu, kā lai to informāciju pārbaudītu. Arī, kas mums bija pieredze, kad cilvēks turpat e-pastā uzreiz arī pārjautāja, vai tiešām tas viss ir tā kā korekti man to darīt. Protams, ka e-pasts bija kompromitēts, un viņš, protams, atbildēja, ka jā, viss ir kārtībā, droši sūta to naudu pēc iespējas ātrāk. Tā kā tāda scenārija arī pastāv. Par šo te saiti, kā es teicu, uzbraucam virsū atkal Outlookā, uz saites, pārbaudam, uz kurieni viņi ved, vai tas ir tas pats, ko sūta no šī sūtītāja, mēs redzam, ka šis ir tas pats domēna vārds vai pilnīgi kaut kas cits. Vai pielikumā ir kaut kāds dokuments, ar ko jūs parasti nestrādājat, kas ir klasiski, ja mums tad kaut kāda zip faili, exe faili, .exe, .zip, tad šie faili ir pēc noklusēm aizdomīgi. Tāpat arī, teiksim, kaut kādi Exceli un arī PDF īstenībā faili. Jūs viņus saglabājat un varat vaļā un jums prasa aktivizēt šos te makrosus. Ja jūs ar makrosiem nestrādājat, nezināt, kā strādāt, neslēdzat šos makrosus iekšā. Ja? Makros ir tie, tas veids, kā ļaundari arī šajos tur Exceļos un citos dokumentos iebūvēja kaut kādas ļaunu programmatūru, lai tālāk uz jūsu datoriem darīt kaut kādas nevajadzīgas lietas. Parunājam par paroli nedaudz. Pirmā lieta, kā es jau teicu, tad paroles garums. Paroles garums īstenībā ir atkarīgs no tā, kā es jau minēju, vai mēs izmantojam vai neizmantojam kaut kādus īpašos simbolus, lielos burtus, mazos burtus un tam līdzīgi. Ja mēs šeit paskatāmies, tad tas mans piemērs ir zila lidojoša govs. Ja? Tad kaut kāda lieta, ko ir diezgan viegli atcerēties, jo zilas lidojošas govis parasti es neredzu. Ko esmu izdarījis, es aizstājis kaut kādus burtus vārdus ar kaut kādiem šiem te īpašiem arī simboliem. Un, teiksim, I aizstāju ar izsaukumu zīmi, S aizstāju ar šo dolāru zīmi un O aizstāju ar nulli. Ja? Bet mēs varam pastīties uz savas klaviatūras, padomāt, kur mēs varam atrast kaut kādas līdzības ar kaut kādiem šiem īpašiem simboliem un iespējams šis ir tāds veids, kā mēs varam aizstāt kaut kā, iegūt šos īpašos simbolus. Bet, šāda veida paroles zila lidojoša govs, teiksim, lai viņu uzlaustu ar kaut kādiem automatizētiem rīkiem, aizņot 1 triljonu gadu, protams, ka tas atkal nav atbilstošs ieguldījums, lai šādu te paroli uzlaustu. Otra lieta ir tas, ko es arī minēju pašā sākumā, ir tās sistēmas mūsdienās ir gana daudz. Mums ir, kā es jau minēju, e-pasts, mums ir kaut kāda varbūt grāmatvedības sistēma, kaut kāda bankas, internetbankas, varbūt mums pat ir vairākas bankas. Tad mums ir kaut kādi sociālie mēdīji, vēl tur ir kaut kādi vairākas paroles un tā tālāk. Tās paroles mums mūsdienās ir gana daudz, es domāju, to neviens nenolieks. Līdz ar to ir izveidot arī dažādi veidi šie paroļu pārvaldnieki, un tā ideja ir tāda, ka paroļu pārvaldniekam jūs atceraties tikai vienu šo paroli, vai arī pieslēdzaties ar kaut kādu biometriskiem datiem, piemēram, jūsu pirkstnospiedums, tur sejas atpazīšanu un tam līdzīgi. Un tad tur jums glabājās, mums ir datubāze ar visām jūsu pārējām parolēm, bet jūs pat viņus nezināt no galas, jūs vienkārši viņu nokopējat un ielīmējat tā kā attiecīgajā kaut kādā portālā vai sistēmā, kur jums ir vajadzīgs. Ja. Tā kā jums principā jāatcerās kaut kāda viena parola vai ar jūsu biometriju datiem jūs pieslēdzaties un tad pārējās parolas jums tur ir pieejams. Ir vairāki, ir KeePass, ir NordPass, ir Keeper, ir daudz dažādi šie rīki. Protams, arī noteikti esat dzirdējuši arī par šo risinājumu, ka viņi ir bijuši uzlausti, kādu no šiem risinājumiem, bet tad šie risinājumi neglabā šīs paroles tādā cilvēkam saprotamā veidā. Attiecīgi viņi glabā tikai šos
teiksim, šifrētā veidā, un pat ja viņi uzlauž šo datu bāzi, tāpat ar šīm parolēm viņi tā uzreiz nevar viņas nemaz aiziet un atlaust, kā viņas ir šifrētas. Bet, ja mēs šai parolē, līdzīgi kā arī mūsdienās, mēs to izmanto mazāk, bet kādreiz atceros, vienmēr bija durvīm mājās bija vairākas atslēgas. Ja? Tā kā, ja mēs runājam par kontiem, par parolēm, tad viena parole ir tikai viena atslēga. Ja mēs gribam uzlikt tomēr 2 atslēgu durvis, tad noteikti ir jāizmanto 2-faktoru pierakstīšanās. Un, ja mēs runājam par bankām, es teiktu, ka tur jau nav vairs neviena banka, ja, kur ļauj autentificēties tikai ar paroli, un es gribētu cerēt, ka nav tādas bankas vairāk, vismaz Latvijā. Un visur var izmantot vai no Smart ID vai kādu no bankas šiem te daudzfaktoru risinājumiem. Bet, ko es nozīmēs, to, ka mēs ievadot šo lietotāju vārdu un paroli, mums ir vai kaut kāda aplikācija, kurā mums paziņo, mums ir kaut kāds PIN kods, un mums ir jāapstiprina šie te skaitļi, kad pie šīs ielogošanās mēs dabūnam skaitļi labajā pusē šajā gadījumā 8971, un arī uz telefonu mums jāparādās šim pašam skaitlim. Tā ir tā pati autentifikācija, ko es šobrīd gribu veikt. Nekādā gadījumā mums ir bijuši arī gadījumi, kad cilvēki vienkārši apstiprina, vienkārši strādā kaut ko darbā, un pēkšņi viņiem atnāk šis paziņojums, un vienkārši apstiprina, sapulces, daudz ēpastu un tam līdzīgi, vienkārši kaut kā automātiski apstiprina, lai gan viņš šobrīd neko nelogojās iekšā. Tā kā to noteikti nedrīkst darīt, neapstiprinat, tad jūs šo nepieprasat, un arī nekādā gadījumā neapstiprinat šos pieprasījumus, ja jūs redzat, ka šie skaitļi nesakrīt. Ja? Mums, piemēram, uz datora parādās viens skaitlis, uz telefonu cits, tad kaut kas nav kārtībā tajā. Šajā brīdī jūs nedrīkstat veikt šo apstiprinājumu. Bet, ja mēs runājam par citiem kontiem, kā es jau minēju, par sociālajiem mēdījiem, par Microsoft kontu, par jūsu e-pastu, par jūsu, grāmatvedības sistēmu, tad jūs varat izmantot Microsoft Authenticator aplikāciju. Tā ir bezmaksas aplikācija, kur jūs varat iet jebkurā vai iOS šajā te Apple veikalā vai Google veikalā uz telefoniem, viņu lejuplādināt bez maksas un pievienot savus šos te visus kontus, teiksim, jūs izmantojat kā dokumentu glabāšanas tur pakalpojumu, kā OneDrive, vai SharePoint, vai Dropbox, vai jebkuru citu. Visām šām sistēmām ir iespējama daudzfaktoru pierakstīšanās, un šādā veidā jūs vairāk kārtīgi uzlabojat savu drošības līmeni. Kādēļ es izstāstīšu vēlreiz, bet tajā brīdī, kad jums ir tas uzbrukums, ja nostrādā šī daudzfaktoru autentifikācija, tad lielākā daļa uzbrukuma viņš arī tur beidzās. Jo tad šim ļaundarim, tad viņam skaidrs, ka viņam ir jāmēģina tad izsaukt šis daudzfaktors, jāmēģina kaut kā vēl piekļūt pie jūsu telefona, kas principā ir, to neviens nedarīs, ja tas nav ļoti, ļoti mērķēti tieši uz jums, uz jūsu kaut kādu uzņēmumu. Jā, tad, protams, tas ieguldījums, varbūt viņš ies tālāk to soli un domās, kā to darīt. Bet, ja mēs runājam par šiem tūkstošiem gadījumu, kas bija statistikā sākumā, tad liela daļa no viņiem ar 2-faktoru autentifikāciju tur arī beigtos. Tā kā jā, izmantojot gan Facebook kontiem, gan e-pastam, gan Dropbox, gan, kā es saku, visiem resursiem, ar ko jūs ikdienā strādājat, šo 2-faktoru autentifikāciju, lai savu, ieliekat šajās durvīs vēl vienu atslēgu, un tas jau ļaundariem kļūst daudz neizdevīgāk un grūtāk šāda veida informāciju tad iegūt. Un vēl tādas lietas, tādas tēzes, ko es gribu, lai jums paliek galvā, viena no tām galvenajām tēzēm, ko mēs dzirdam, es jau neesmu nevienam interesants. Mēs jau esam mazs uzņēmums, es jau esmu maza privāta persona, man kontā nav daudz naudas, un tā tālāk. Jā, tas tā varētu būt, ka jums kontā nav daudz naudas, bet arī maz naudas, 10 eiro mēnesī no jums noņemot arī, un, pareizinot 10 000 cilvēkiem,
tad tas ir arī viens no uzbrukuma veidiem, kur mēs, krāpniecības veidiem, kur mēs pa mazām summiņām ņemam katru mēnesi no daudz cilvēkiem. Vai arī jūs varbūt neesat interesants, bet jums ir draugs, kolēģis vai darba vieta, kurā jūs strādājat, ir ļoti interesanti. Jā. Attiecīgi, tad jūsu konts, jūsu informācija var tikt izmantota, lai, tajā uzbrukumā tālāk, lai tā kā iegūtu kaut kādu informāciju par jūsu uzņēmumu, vai jūsu draugu, vai ģimenes locekli, vai tam līdzīgi. Tā kā aizmirstat par to attieksmi, es neesmu nevienam interesants un tam līdzīgi. Tā kā tie uzbrukumi ir daudz plašāki nekā jūs domājat. Un arī uzņēmumi, mēs runājam par uzņēmumiem. Mums ir uzņēmums, kurš tiešām ir mazais uzņēmums, bet viņš strādā ar uzņēmumiem kā Circle K, kā tur kaut kādām lieliem uzņēmumiem. Un tas, ko mēs arī redzam ar šo NIS2 direktīvu, kad īstenībā daudzi šie uzņēmumi sāks arī prasīt no šiem mazajiem uzņēmumiem šo drošības kaut kādu līmeni, pamata vismaz līmenī. Jo, kā es jau teicu, viņi ir kā tādi vidusceļš līdz tam lieliem uzņēmumiem, kuram jau tālāk ir daudz naudas un daudz informācijas, ko zaudēt. Pēc iespējas turat savu dzīvi privātu, sociālajie tīkli, mēdīji noteikti ir ļoti, laba lieta. Mēs esam cilvēki, mēs gribam socializēties, mēs gribam dalīties ar to savu dzīvi, bet, kā es teicu, visa tā informācija vairāk vai mazāk var tikt izmantot kaut kādos uzbrukumos. Tas, ko mēs redzam vēl, kas noteikti parādīsies arī Latvijā daudz vairāk, un jau ir bijuši gadījumi, kur atkal mākslīgo intelektu pieminot, tātad mums ir kaut kāda informācija, kur mēs, video, kur mēs kaut ko stāstam, ceļš jaunieši filmē dažādi veidi šos te TikToks un tam līdzīgi, kur viņi kaut ko runā, stāsta, un tātad šī balss informācija jau ir internetā, un ar mākslīgā intelekta palīdzību mēs varam izmantojot šo balsi, mēs jau varam izmantot šo kaut kādu dažādu veidu tekstus, būvēt, sūtīt WhatsAppā ziņas, tad, hei, pazuda man telefons, dārgais tēti vai māmu, un tad lūdzu aizskaiti man kaut kādu naudu, un es tur varu kaut kur tikt mājās vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā visa tā informācija, kas mums ir publiski, pieder visiem, un viņa var vienā vai otrā veidā tikt kaut kā izmantot. Un, diemžēl, internets nekad neaizmirst. Un, kā es teicu, hakeri, ļaundari ir gana gudri. Viņi izdomās dažādas interesantas lietas, kā šo informāciju izmantot. Ejot lēnām nobeigumā, ir tāda lapa, kurā jūs varat arī apskatīties, pārbaudīt savu kontu. Tā adrese tātad ir, tulītās mēs viņu redzēsim vēlreiz, bet have I been found, un tad principā ierakstot mums šo te mūsu e-pasta adresi kaut kādu, mēs varam redzēt, vai viņi ir bijusi kaut kur nopludināta kādos uzbrukumos, jo skaidrs, ka visi gan vēl lielie pakalpojums sniedzēji, nezinu, tur, kas mums tur sākumā rādījās. Tātad mums tur ir kaut kāds Fit un Adobe un vēl kaut kas tur Polo. Ir bijuši kaut kādu veiksmīgi uzbrukumi un kaut kādas datubāzes ir nopludinātas, un tad jūs sevi atrodat noteikti pārbaudat un šīs paroles nomainat. Jo šīs te paroles tev visdrīzāk ir kaut kur publiski pieejams dark vai darknetā. Ko uzņēmumi var darīt, kā arī mēs kā Primend varam palīdzēt, un domājot varbūt jau par kaut kādu nākamo gadu jau, mēs varam palīdzēt šo drošības līmeni uzņēmumos arī uzlabot. Mums ir daudz un dažādi rīki, lai, mēs nevaram to visu atbildību arī novelt tikai uz darbinieku, tikai uz cilvēku, mums vajag kā uzņēmumu arī parūpēties par to, lai šis risks būtu pēc iespējas zemāk. Kā es jau minēju, daudzfaktoru autentifikāciju, mēs varam izveidot šos biznesa kontus un aizsargāt viņus ar attiecīgajiem rīkiem.
Tāpatās arī daudz ir bijuši gadījumi, kurus izķer ar šo te Defender rīku. Ja, tad mums ir visi mūsu e-pasti, kas pirms viņi mums ienāk inboxā, tad kaut kāds e-pasts, viņš tiek pārbaudīts, ja, vai tur ir varbūt kaut kāds aizdomīgs pielikums, vai tur ir kaut kāda slikta saite, ja, kas tiek sūtīta. Un Microsoftam, piemēram, ir zināma jau, ka tur tajā lapā notiek kaut kāda krāpnieciska gadījuma. Ja, tā kā visas šīs lietas ir, teiksim, ar tehnoloģijām mēs arī varam palīdzēt šo risku mazināt, un mēs varam, es teiktu, ka tas visiem ir ceļš mazajiem vidējiem biznesam, ir par to ir jādomā. Un mēs nerunājam ne par kādiem tur desmitiem tūkstoši eiro kādiem ieguldījumiem, mēs runājam par dažiem desmitiem eiro mēnesī, un līdz ar to tad šo teiksim, drošību varam uzlabot daudz augstākā līmenī. Noteikti domājam arī par rezerves kopijām. Par rezerves kopijām runājot, gan viens kolēģis saka, ka tas vairs nav par to, tas vairs nav par to, vai mēs tiksim uzlausti, tas ir jautājums par to, kad mēs tiksim uzlausti. Ja? Mēs varam to laiku atlikt pēc iespējas kaut kad tālāk ar dažādiem rīkiem, vēl lietām, ko es līdz stāstīšu, bet tajā brīdī, kad mēs tiksim uzlausti, tā lieta, kas mūs glābs, būs kaut kādas rezerves kopijas un kaut kāds biznesa nepārtrautības plāns, kaut kāds plāns, kā mēs darbojamies tālāk. Un ja mēs tajā brīdī neesam gatavi, ja mēs tajā brīdī sāksim domāt tikai par backupu, ja par rezerves kopijām, vai par kaut kādu atjaunošanas plānu, tas noteikti jau būs par vēlu. Mums par to ir jāpadomā, jāparūpējās jau iepriekš. Un arī par rezerves kopijām runājot, tur ir daudz nianses. Bieži vien mēs redzam rezerves kopijas stāv tieši tā paša serveri, kas ir nošifrēts, un tad nošifrēts ir arī viss backups. Jābūt ir vēl kaut kādai kopijai ārpus jūsu serveriem, lai šis kaut šifrēšanas vīrus vai kaut kas tam līdzīgi neizplatītos arī uz rezerves kopijām. Tā. Tur ir daudz dažādas nianses, bet, protams, arī darbinieki ir jāapmāca. Kā es teicu, lielākā daļa uzbrukumu ir uz šiem cilvēkiem vērsti. Un mūsu speciālisti var arī apmācīt jūsu kolēģus, darbiniekus arī veikt šīs kiber uzbrukuma simulācijas, kas tad nozīmē ka mūsu kolēģi izveido principā kaut kādu pikšķerēšanas, piemēram, uzbrukumu, bet, protams, mēs nekādu paroli neiegūstam, mēs vienkārši apkopojam statistiku. Un, runājot par statistiku, mums ir tāda jau sava statistika izveidota, tad tie uzņēmumi, kuri vispār neveic nekādas apmācības, principā 50% darbinieku uzklikšķina uz šīm saitēm un vēl aptuveni līdz 20% pat cilvēki arī ievada šīs paroles. Tie uzņēmumi, kas veic apmācības, tad mēs šo statistiku varam dabūt lejā līdz kaut kādiem 15%, kuri klikšķina. Tie paši no tiem 15% tāpat vēl kaut kādi 10 arī ievada paroles. Un, ja mēs par kiberdrošību runājam, apmācam darbiniekus jau, darbā ievadīšanas procesā, tik līdz tas cilvēks mums ir sācis darbu, un tur varbūt ir vēl kaut kāds tests, ja mēs pārbaudam šīs zināšanas, tad mēs jau runājam par 2 līdz 3%. Līdz ar to no 50 līdz 2% par to, vai mēs darām vai nedaram, tas ir diezgan liels, manuprāt, iegūms. Un no šiem testiem mēs vienkārši varam saprast jūsu uzņēmumu šī brīža situāciju, kas ir, cik labi vai slikti cilvēki jūsu uzņēmumā spēj atpazīt šos uzbrukumus, un tad saprast, cik vai jūsu pasākumi, kurus jūs šobrīd veicat, vai viņi ir pietiekoši vai nav pietiekoši, vai iespējams ir vajadzīgi kaut kāda vēl papildus pasākumi. Liels paldies par uzmanību. Apstīsimies, kā mums ir šobrīd ar jautājumiem. Paskatīsimies, vai mums ir kāds jautājums. Pagaidām nav. Droši atgādinu, ka varat arī jautāt vēl kaut kāds jautājums vai komentārus, ja jums tādi ir.
droši dodaties uz Q&A sadaļu un liekat jautājumus. Ja jautājumu nebūs, tad ir liels prieks. Tad iespējams, ka šis viss jau bija zināms vai esat tik ļoti sabijušies, ka vairs negribat neko dalīties. Katrā ziņā, kā es jau minēju, jādomā līdzi, ir jābūt aizdomīgiem un jāmēģina ir šie uzbrukumi atpazīt. Un tad arī tādā veidā mēs arī varēsim sevi pēc iespējas ilgāk pasargāt, bet noteikti jādomā arī par plānu B. Gan kā privātpersonām, gan kā uzņēmumiem, es saku, ir jāpadomā, kur ir kaut kādas rezerves kopijas mūsu kaut kādiem datiem, ja mums viņi ir svarīgi un nevēlamies viņus pazaudēt. Bet liels prieks, ka tik daudz arī pieslēdzās un noklausījās līdz galam. Es saprotu, laikam, ka jautājumi nav. Bija ļoti noderīgi. Paldies. Kaut kādi komentāri ļoti labi. Paldies jums, un es ceru tiešām, ka bija noderīgi un sargājat sevi un savus tuviniekus. Un cerams, ka tā statistika nākamajā gadā un arī šogad būs pozitīvāka, bet esam aizdomīgi. Liels paldies jums par uzmanību un jauku dienu! Tā.